teiciens, ko sēsi, to pļausi. Šo teicienu var arī atrast Bībelē. Un tas ir arī vēl viens no dabas likumiem, visuma likumiem. Jebkas, pilnīgi jebkas, ko mēs darām, ko mēs sakam, ko mēs domājam, ko mēs jūtam, tās visas ir kā mazas sēkliņas. Tā visa ir informācija visumā un tiešām varētu teikt kā mazas sēkliņas. Tās izaug un kļūst par augļiem. Sēkliņa ir maziņa, ja? Bet auglis ir cik reizes lielāks. Piemēram, arbūzes sēkliņa ir cik maz un cik liels var būt arbūzes. Tieši tāpat ir ar visu, ko domājam, ko jūtam. Mūsu attieksme pret lietām, pret cilvēkiem, mūsu darbi, ko darām. Pilnībā viss tās ir mazas sēkliņas, kas izaug un kļūst par augļiem. Nu, ko mēs sējam, to mēs arī nopļaujam, mīļie. Tieši tā tas arī darbojās. Ja mēs sējam negatīvas domas, depresīvas, negatīvus vārdus, citiem sakam kaut ko sliktu, tie izaug par lieliem augļiem. Un ko mēs dabūnam apakaļ? Nu, tas arī darbojas varbūt kopā ar bumerangu likumu. Tas viss, ko tu dod, to tu saņem apakaļ. Ja tu dod no sevis sliktas domas, sliktas emocijas, sliktus darbus, nu tad to tu arī saņems apakaļ. Bet ja tu no sevis dod labas sajūtas, labas domas, labus vārdus, labus darbus, tad to tu saņems atpakaļ. Un bieži vien ir tā, mēs kaut ko vēlamies. Mēs vēlamies ļoti daudz lietas, bet arī šajā gadījumā, lai tu kaut ko iegūtu, tev kaut kas ir jādod. Tas ir gan materiālās lietās, gan finansiālās lietās, gan saistīts ar naudu, gan tās ir emocijas, tās ir domas. Tas darbojas jebkurā sfērā, jebkurā jomā attiecībā uz jebko. Tās ir attiecības, tā ir karjera, biznesa, nauda, jebkas. Lai tu kaut ko saņemtu, tev kaut kas ir jādod. Tas darbojas tā, nedarbojas tā, ka vispirms tu saņem un pēc tam tu dod. Darbojās, vispirms tu dod, un pēc tam saņemsi. Tā kā tā, ko sēsi, to pļausi.